Uztaisīsim nelielu pūšļu apskatu. Tātad ir šādi te divi puslīši, viens divvietīgs, otrs trīsvietīgs. Tātad divvietīgajā mēs iesēžamies iekš, 1, 2, ar dibeniem kājas te, turamies te. Ir otrs variants uzgulties uz vedera, 1 un 2, un turamies. Jeb trešais variants varam uzgulties un turēties ar abām rokām pie rokturiem. Un ar celīšiem atbalstīties līkumos. Runājot par šo variantu, šis ir dīvāns. Jā, principā 1, 2, 3 vietas. Sēdēt var 3 cilvēki, ne vairāk kā 80 kg. Tāds ļoti plats, kad 3 metri platumā, 2 metri garumā. Ar muguras atzeltnīti, ļoti patīkamu rokturīšu, kur pieturēties. Tāds ļoti liels, ļoti baudāms dīvāns. Iesēdīšos, pamēģināšu. Nu jā, principā, tiešām tā kā dīvānā būtu, jā. Pilnīgi ne ar ko neatšķiras no mājas. Es pat gribētu teikt, ka viņš pat ir platāks un lielāks kā mājās dīvāni, jā. Te tiešām ir vietas, tā kā ļoti daudz. Pieņemsim, es te iesēdies, jā. Var redzēt, man te pat vēl ir vietas, tādiem par lieliem cilvēkiem te ir padomājuši. Un viss ir ļoti, ļoti labi un ļoti ērti. Par visu ir padomāts. Tā kā es ieteiktu šo pūslīti ņemt, ja jūs esat lielākas kompānijas, noteikti. Šis ir labāks, šis ir baudāmāks un interesantāks. Vienkārši sēd dīvānā, čilotī, velk ūdeni. Vispār super variants.